Sveiki, prieks iepazīties, Emīls. Emīls, jā? Jā. Māra. Prieks iepazīties, Māra. Vai es uzlikšu ziniet, es jau slikti dzirdu. Labi. Vai dzirdēju, ka kritisēsies? Man tas aparāts ir tā, bet es citādi slikti dzirdu. Mēs tu nesadzamies visu labi. Vai, varat sēdēt, jā? Jā. Man ir 18 gadi, dzīvo Rīgā visu mūžu pagaidām. Patīk mode, kosmētika. Es tos uzskatu par kā savu otu un krāsām. Principā viss, kas jums patīk, tikai saistīts ar vizuālo izskatu. Tas man ļoti patīk. Jā. Vai, un, jā, pastāstiet vēl, jā. Redziet, es tā, man tā liekas jocīgi. Bet jums ir 18 gadu. Jā. Un no cik gadiem tad jums tā tieksme tāda? Kopš 9. klases. Jau. Nu, patās tas ir. Nē, nu, es jau pabeidzu. No 9. klase tad ir 16 Kādi 15. Nu, jā. Bet tad visu laiku mainījos. Sākumā man bija gotu, tad man bija gadi melni mati līdz šejienei, tad nogriez un viss kaut kā bija. Bet nepietiek ar to, ka, es saprotu, ka izpausties, bet uz papīra izpausties. Likt uz papīra, bet nevis uz sevis, vai ne? It kā liekas. Tas, kas esot dabisks, tas viss ir skaists. Man vienmēr līdzies, ja grib kaut ko pielabot, miniatūru, jo tas var kaut ko salabot, kas sabojāt, kas tevī ir. Bet, kad jūs tā krāsat, jums gribas patikt arī citiem, vai tikai sev? Tikai sev. Tas teiktu tāpat kā citi hobiji, nes cilvēkiem laimi, man šis nes prieku un laimi. Es tā jūtos labāk. Jā. Nav tādī, ka es katru dienu, jo dažas dienas, kas mazāk, vairāk, jo mazāk laika vai spēka, bet, uz šādiem pasākumiem es mēģinu pēc iespējas vairāk, kā man patīk. Jā. Vispār jau interesanti redzēt, vai ne? Visādas jau intereses ir, bet man vienmēr bija licies arī, mani mazmeita, viņai tā mazā mazmeita, kurai ir tie 8 gadi, viņa šodien uz dzimšanas dienu. Viņa ar citreiz kaut ko tur uzliek, es saku, tu tur neliec neko, jo no dabas tu esi skaista. Tā kā daba tev radījusi, tu esi viskaistā, tā kā tu tik vari sabojāt sevi, vai ne? Bet redziet, kā dažādi ir, jā. Es jūtos skaists bet, gribas mazliet. Bet sakiet, jums ir brāļi, māsas? Māsa, vecāka, pa 2 gadiem. Māsa, vecāka, jā. Varbūt tas jums nosaka to tendenci, ka gribējās līdzināties māsai vai kādā? Māsa man pavisam šāda nav. Nezinu, vai es teiktu līdzināties, bet man arī interesē, ko viņa tur dara. Tad es sāku skatīties, un tad man pašam arī es gribēju, un tas pārtipa šajā. Viņa, protams, visu daudz mazāk, tā glaunēti, skaisti, un es šādi. Jā. Zin kā, daži cilvēki investē riteņos, jo viņiem patīk braukt ar riteni. Es audumus pats arī šuju, tas man interesē, un tad, ko es uzšuju, es velku. Tu redziet, tagad jau man ir 80 gadi, jā. Bet tad, kad es strādāju, es visu mūžu nostrādāju vienā fabrikā, šūšanas fabrikā, Latvijā. Ļoti slavena. Viņa bija toreiz pa visu Padomju Savienību slavena fabrika, vai ne? Jo Baltijas fabrikas jau skaitījās ļoti labas, vai ne? Un tā kā, vai ne, man jau tā šūšana es ar šūšanu pati nenodarbojos. Man bija vairāk ar cipariem darbs, tas amats, jā. Bet mums, vai ne, tā māksliniece, kas mums bija galvenā māksliniece, viņa teica, viņa tāds interesants domas vienmēr viņa tā teica. Kad cilvēks, tās modes mainās. Un viņa vienmēr teica, un tās naudas arī katram ir dažādas. Preces veikalā jau dažādi maksā, un ko tu vari atļauties, ko tu nevari atļauties. Un viņa vienmēr teica, nevajag jau sekot tai modei, vajag pirkt to, kas tev patīk, un nesat to, kas tev patīk. Pašu stilu atrast, kaut kādām tendencēm. Lietas, un to teica mākslinieces, kas vai neradīja vispār atbalstīja visas tur tās modas lietas, un viņa teica, ka nav jau teikts, ka vajag to taisni to, kas tev patīk sagādā, lai tu labi justos. Jūs tāds kustīgs esat?
Vai, ja? Nu, Vai pārāk sēžat daudz- pie interneta? Nu, man darbs saistās ar staigāšanu, tā kā katru dienu 10 līdz 20 km staigāju. Es pieņemu, ka to pietiek. Katru redzi mūsu vienu pensionārus. Kā kuru? Daži ļoti jauki, ļoti mīļi, daži kliedz visu, nejauki. Pārsvarā viņi labi vērtēja. Patīk. Parunāt it īpaši kā tagad. Jā. Daudz, man patīk klausīties stāstos tieši. Nē, nu, saprotiet, vāciem cilvēkiem jau arī. Bet jūs ziniet, kā tiem vāciem cilvēkiem ir? Vispār tagad jau tā savādāk ir. Tā transportā, kā brauc, ja? Jūs saprotiet, visi sēž, es nerunāju par sevi, es vēl par tiem invalīdiem ar kociņiem, kas staigā, ja? Ar kruķiem. Saprotiet, tas jaunais sēž tajā transportā un viņš sēž tajā internetā. Viņš pat nepaskatās. Tam vecam arī, vai ne? Vecais jūtās, ziniet, tāds kā tāds, vai ne? Es vienkārši klausos mūziku. Trolejbusā. Jā, mūzika, jā, visādi jau klausās, jā. Bet, tā viņš ir vecs cilvēks. Vispār es domāju, ka viņam vajadzētu varbūt atmest, bet ja viņam patīk, es jau nevaru pateikt. Varbūt viņš nonāks pats kādreiz pie tā, ka viņš gribēs atgriezties pie tā, kāds viņš ir. Paskatīties, kāds es esmu. Un, ja ejat gulēt, jūs taču... Nē, protams, nē. Jā, taču nav nekā, vai ne, un varbūt gribēsiet, varbūt, jūs jūtīsiet, varbūt tā attieksme arī, jo jūs esat īpaši pēc skata, tāpēc arī ir tā. Jūs sakat, kāds kaut ko uzkliedz, kāds kaut ko pasaka, varbūt pagrūž. Tādi, mēs jau tādi cilvēki esam tādi. Kādi mēs esam, mēs jau pēc būtības ir. Cits var pieņemt, cits nevar pieņemt. Jā, tas tiešām. Jā, jūs jau varat saprotat, vai ne visu to. Bet jums jau nav nekāda dizainera, jums ir savs. Jā, man ir no Humpalām un paša šūts. Jā, no Humpalām un paša šūts, jā. Cik var atļauties? Jā, Humpals tas ir vispār viens labs vērtās. Vispār vislabāk vērtās, kas ir Rīgā. Jā. Jā, no Humpalām un paša šūts, jā. Cik var atļauties? Jā, Humpals tas ir vispār viens labs vērtās. Vispār vislabāk vērtās, kas ir Rīgā. Jā, man tad to šūšanu to jūs vienkārši apdarinājāt. Pamats jau jums ir tur. Pamats arī uzstāj, pamats ir... Pamats ir kaut kāds adīvs, jā. Šis ir pavisam... Viņš nav kopā pielikts, tad viņš ar jostu. Bet viņiem jau gribās, lai jūs tajā apkārtējā vidē arī labi justos. Un, vai ne, jo citreiz jau, es domāju, ja jūs iziet, jūs jūtat to pāri darījumu. Saprotiet, tas nav tik vienkārši. Tā jūt pasaulē, jā. Cits ir rupjāks. Cits nav tik rupšs un jūtīgums, vai ne? Es, piemēram, esmu domājis vienmēr, tas cilvēks, kas atšķirās, viņš jau ir jūtīgs pēc būtības, tu iekšēji jūtīgs. Jūtīgāks nekā tas caurmēra. Bet, jā. Māra, ko jūs domājat par emju ģērbšanas un stilu? Tas nav stils, kas man patīk. Es jau saku, man jau nav tas stils, kas patīk, ja? Bet es pieņemu, ka cilvēks ir varbūt izvēlējies. Man nepatīk tāds stils. Viss saprotam. Viss saprotam, viss labi. Jā, atklāti, jā. Es domāju, ka viņam ir ļoti, vai ne, kā to saka, tas jūtīgums iekšā. Vismaz man tā liekas. Un galvenais, es tā nevaru saprast, ka viņš negrib citiem neko, negrib neko uzspiest, tas ir tas, vai ne, bet es viņu nepazīstu tā, lai varētu secināt. Es gribētu, protams, lai viņš izmainās, tā kā vairāk, tā kā kaut ko atmes.